Čau, draugi! Sliktas ziņas. Mums uzlauza noliktavu, 2 noliktavas. Aiznes prom instrumentu. Vēl tur kaut kādas dārgās lietas un mantas. Bet tas nenozīmē to, ka mēs tagad neko nedarīsim. Jā, mums vajadzēja mobilizēties pa jaunam. Mēs pazaudējām 4 dienas. Vajadzēja uztaisīt inventarizāciju. Vajadzēja saprast, kas tad ar instrumentu, ar ko strādāt, ko darīt, kā rīkoties. Bet mēs, kā īsts labs sadarbības partneris ar lielo milzīgo atbildības sajūtu, varējām mobilizēties un uzsākt atkal savu darbību. Jā, protams, lai piedzītu termiņus un klients būtu apmierināts, mums vajadzēja pastrādāt, un joprojām mēs šodien arī to daram, sestdienās, svētdienās, tā lai nav kaut kādas nobīdes no darba grafikiem. Tā kā Disenergy, labs, īsts, patiesa sadarbības partners un mūsu atbildības sajūta viņa tiešām ir augstā līmenī. Un tiem zagļiem, kuri uzlauza mūsu noliktavas, es novēlu visu to labāko, lai mūsu instruments jums kalpo ilgi. Disenergy.